Kāda sena latviešu tautas muļķība vēstīja, zemledus makšķernieks sēž uz ledus jau 3. dienu, tad uz ledus var braukt arī ar auto. Kas ir forši, ka tu brauc uz to lētajā mašīnā? Asas izjūta. Adrenalīns no ātruma. Sānslīdes, viss tas ir, jā. Nu, tā rekur vēl daudz, kas liecina par to, ka viņš ir normāls. Un es domāju, pie šādiem mēnesiem ledus kārtai būtu jābūt ledus vairāk kā mēnesi ir trasa. Es domāju, ka tas ir pietiekami droši. Sniegs uz trases ir novākts nos, līdz ar to sals tiek ūdenim klāt un līdz ar to sasals. Braucienu izmēģina arī tautas balss, kājas augstas un adrenalīns jūtams. Cilvēki būs rakāt. Forši. Taureņu vēderā. Višķi. Bet joks pie malas, braukšana pa ledu nemaz nav tik droši, un pirms to uzsākt jāievēro vairāk priekšnosacījumi. Cilvēkiem neiesaka iet uz ledus, kamēr ledus nav vismaz 10 cm biezs. Lai brauktu, piemēram, ar sniega motociklu uz ledus, ledum jau būtu jābūt vismaz 15 līdz 20 cm biezam. Lai mēģinātu braukt ar automašīnu, vismaz 20, pat līdz 30 cm vēlams būt ledus biezumam. Un tad arī noteikti ir jāstāsta, vai tas ir viens auto vai uz ledus brauc vairākas automašīnas. Drošības pārbaudē izurbjot āliņu jāuzmanās arī no svaigi sniguša sniega un ledus krājumiem, kas var radīt nevēlamu plaisu. Sekas braukšanai ar automašīnu pa ledu, kas nav pietiekami sasals, var būt arī bēdīgas. Kā šajā variantā izskatās, ka mašīna ir ielūzus ledu un kāds to ir centies izvilkt. Latvijā nav likuma, kas aizliek braukt ar auto pa aizsalušu ūdenstilpni. Ļaut vai neļaut, tas atstāts konkrētas pašvaldības vai privāta īpašnieka ziņā. Ja liegums ir izdots, tad par to īpaši skaļi nerunā un vēl vājāk kontrolē. Visbiežāk pārkāpējs izliekas neredzami, lai dūlie dara, ko grib. Ja mēs paskatāmies ceļu satiksmes noteikumus, tad no noteikumiem izriet, ka tomēr vadītājiem ir jāpārvietojas pa ceļu. Ja mēs paskatāmies ceļu satiksmes negadījuma definīciju, tad negadījums var notikt jebkurā vietā, kur ir iespējama satiksme. Tātad teorētiski arī uz ezera, arī pļavā, mežā, jebkur, kur iespējams braukt ar automobīlu, var notikt ceļu satiksmes negadījums. Attiecībā uz drošību policija viennozīmīgi uzskata, ka tas nav droši, tas ir bīstami, un šeit katra vadītāja atbildība pēc tam pa sekām. Tāpēc nestrēpsim karstu un padomāsim par katru pārsteidzīgu un neapdomātu soli, saka eksperti. Sauszemes transporta līdzekļi nav paredzēti, lai ar viņiem pārvietotos pa ūdens tilpnēm, vai tas būtu ezers vai dīķis vai jūra, vienalga. Mēs to vērtējam kā paša cilvēka, rupju neuzmanību un bezatbildību, jo būtībā viņš apzināti riskē gan ar savu īpašumu, proti auto, gan ar savu veselību, dzīvību. Visticamāk šādos gadījumos kasko atlīdzība izmaksāta netiktu. Pēc likuma pa ezeru var braukt, ja kāds ir iepriekš pamatīgi gurbis, lai pārliecinātos par tā biezumu. Taču absolūti drošas ledus izpriedes mūsu platuma grādos nav un nekad nebūs. Zena Bērziņa, Kaspars Markus, Andris Damburs, Tautas balss.